Leo ļoti patika spēlēt futbolu parkā, bet viņš bieži redzēja Deivida kungu vērojam no viņa ratiņkrēsla. Leo jutās nedaudz kautrīgs un nezināja, ko teikt, dažreiz pat ātri novērsās. Kādā saulainā pēcpusdienā viņa draudzene Mija pamanīja Leo neērtības un pienāca. Kāpēc tu nepasveicini Deivida kungu? Viņa maigi jautāja. Leo nomurmināja, es nezinu, par ko runāt, Mija. Ko darīt, ja es kaut ko nepareizi pasaku? Mija pasmaidīja un atbildēja, Deivida kungam patīk stāsti, un viņam ir daudz interesantu, ar ko dalīties. Pēc tam viņa piebrauca ar ratiņkrēslu pie Deivida kunga, kuram vienmēr bija silts smaids. Mija iepazīstināja Leo, kurš joprojām jutās nedaudz nervos. Deivida kungs viņu laipni sveica, jautājot par viņu spēli. Leo lēnām sāka runāt par savu iecienītāko komandu. Deivida kungs dalījās ar smieklīgu stāstu no savas jaunības, par to, kā viņš reiz mēģināja spēlēt tenisu ar salauztu raketi. Leo iesmējās, jutoties daudz mierīgāk. Viņš saprata, ka Deivida kungs ir tāds pats kā visi citi, pilns dzīvības un stāstu. No tās dienas Leo vienmēr sveicināja Deivida kungu ar lielu smaidu. Viņš pat dažreiz atnesa viņam svaigas, veģetāras uzkodas no mājām, un viņi stundām ilgi sarunājās. Leo iemācījās, ka patiesa draudzība nerūpējas par atšķirībām. Ik viens ir pelnījis laipnību un cieņu, neatkarīgi no viņu spējām. Izstiepjot roku un daloties smaidā, mēs varam padarīt gaišāku kāda dienu un veidot brīnišķīgas draudzības. Abonējiet Latvijas Repo, lai iegūtu vairāk sirdi sildošu stāstu, atzīmējiet šo video ar patīk un dalieties savās domās komentāros.